Izrādes režisore Lelda Kaupužai-Glinska stāsta, ka bērni aizraujošas piedzīvojumus spēj saskatīt arī ikdienišķās lietās, piemēram, pastaigā pa parku vai ikdienas gaitās uz bērnu dārzu. Bērnu fantāzijas lidojums un rotaļāšanās prieks spilgti parādīts jaunajā izrādē Diega Bunģa, kur divi bērni, brālis un māsa, aizrautīgi griežas karuselī, jāj uz rotaļu zirgiem, strīdas un dara palaidnības. Es kādu laiciņu atpakaļ strādāju par auklīti, un es ļoti labi atceros, kā brālīts ar māsiņu šajā vecumā viens otru mīlēja. Un tad patiesībā, jā, tas prototips ir tā mazā meitenīte, un jā, tad tā kaut kā nav tik grūti, nav jāpiespiež sevi iztēloties un kaut ko mākslīgi ielikt, jo tas tā pa īstam viss nāk arī ārā. Izrāde ir ļoti mīlīga, un ir tas bērnu gars ļoti iekšā tajā izrādē, tā kā es domāju, ka viņi iespējams mūs uztvers par savējajiem. Savukārt ilggadējā Leļu teātra aktrise Signe Apse šajā izrādē izspēlēs gan mammas, gan tirgus sievas, gan mazas meitenes lomās. Man ir mīļākā vieta šajā izrādē. Es pārtopu pa tirgus sievu. Man ir tāds liels lakats un divi spaiņi, un tā ļoti labi es jūtos. Nu, katrā gadījumā tas ir kaut kas atkal atšķirīgs, jo Leļu teātrī bieži negadās spēlēt tirgus sievas. Kā saka Kaspars Vecvagars, kas ir mūzikas un teksta autors, tas mīļums ir tas, kas mums visvairāk pietrūkst, un tā ir tā lielākā vērtība, kas vispār var būt ģimenē. Nevis mēs tā ātri izdarām visu, kā tagad ir jāpēta, tagad jāiet gulēt, bet tieši tas process, ja, kā mēs to bērnu liekam gulēt, vai kā mēs spēlējamies, un novērtēt to kopā būšanu kā tādu lielu un svarīgu lietu. Tā, tiksim, tas bija tas mūsu akcents. Nu, tā galvenā doma ir. Izrādes veidotājs sola, ka skatītājs gaida ne tikai pasīvu vērošana. Dzīves priecīgajās rotaļās varēs iesaistīties ik viens klātesošais. Karuseli, karuseli, sagriežamies mēs kā pa eli. Kuri reizeļausis un kuri tik bērns, kuri reizeļausis un kuri tik bērns, kuri tēģis un kuri mana lēlai. Ines Ķester, Rolands Vilcāns, TV Kurzeme. Karuseli, karuseli.